Apskatīsim lineārās funkcijas slīpuma koeficientu. Šīs zināšanas ir svarīgas, lai saprastu funkcijas virzienu un tās izmaiņu ātrumu. Parasti slīpuma koeficients lineārajā funkcijā tiek apzīmēts ar burtu a un norāda, par cik vienībām mainās y vērtība, kad x vērtība mainās par vienu vienību. Piemēram, lineārā funkcija ar slīpuma koeficientu 2 izskatās šādi, bet ar koeficientu 4 izskatās šādi. Savukārt ar koeficientu -2 ir šāda un šī, atšķirībā no pirmajām divām augošām funkcijām, ir dilstoša funkcija. Tālāk izrisināsim 3 uzdevumus, kas palīdzēs izprast slīpuma koeficienta nozīmi lineārās funkcijas kontekstā. Pirmais uzdevums ir slīpuma koeficienta noteikšana. Koordinātu plaknē ir 2 punkti. Lai aprēķinātu šīs funkcijas slīpuma koeficientu, mēs izmantosim šo formulu a ir y2 mīnus y1 dalīts ar x2 mīnus x1. Ievietojot formulā mums dotos lielumus vienādojuma atrisinājums izskatās šādi. Tātad šīs lineārās funkcijas slīpuma koeficients ir 3. Lai pārliecinātos par pareizu aprēķinu iznākumu, mēs ar iegūtā slīpuma koeficienta palīdzību aprēķināsim vēl viena punkta atrašanās vietu, piemēram, x ir 2. Un redzam, ka mūsu aprēķins ir pareizs. Otrais uzdevums ir slīpuma koeficienta interpretācija. Ja lineārās funkcijas slīpuma koeficients ir -3, ko tas saka par funkcijas grafiku? Lai to izprastu, veiksim aprēķinus 3x vērtībām, kur x ir 1, 2 un 3. Ievietojam šīs koordinātas koordinātu plaknē un redzam, slīpuma koeficients -3 norāda, ka funkcijas grafiks slīpums ir vērsts uz leju. Tas nozīmē, ka par katru vienību, ar kādu palielinās neatkarīgais mainīgais, atkarīgā mainīgā vērtība, samazinās par 3 vienībām. Tādējādi šī funkcija ir dilstoša. Tātad visi funkciju grafiki, kuru slīpuma koeficients ir negatīvs skaitlis, ir dilstoši. Trešais uzdevums ir slīpuma koeficienta ietekmes uz grafika slīpumu izvērtēšana. Salīdzināsim 2 lineārās funkcijas un izspriedīsim, kā slīpuma koeficients ietekmē grafiku. Pirmajai funkcijai ir pozitīvs, bet salīdzinoši mazs slīpuma koeficients, otrajai arī pozitīvs, bet 8 reizes lielāks slīpuma koeficients nekā pirmajai lineārajai funkcijai, un tas nozīmē, ka tās grafiks paaugstinās straujāk. Abas funkcijas ir augošas, bet ar atšķirīgu pieauguma tempu. Šie uzdevumi sniedz ieskatu par to, kā slīpuma koeficients ietekmē lineārās funkcijas grafiku un kā to var interpretēt dažādos kontekstos. Tas palīdzēs tev labāk saprast un vizualizēt lineāro funkciju dabu.